naktī. Un tieši tāpēc šo darbu diriģēs mūsu Gusts.
vārdu. 4 gadus vēlāk diriģentu pienākums uzņēmās Gusts. Abu diriģentu vadībā dziesmu svētku simtgades sacensībās Olainas ķeltkais koris dziesma ieguva 2. vietu un saņēma tautas kora godu nosaukumu. Toreiz korī dziedāja aptuveni 700 dziedātāji. Pārsvarā tie bija Olainas plasmasas pārstāvis rūpnīcas jaunieši, bet ne tikai. Es ļoti priecājos, es esmu pateicīga, ka es varu izstāstīt savu Olainas stāstu. Man bija 15 gadi, kad pateicoties eņģeļiem vai eņģeļu palīgiem, es nonācu jauktajā korī dziesmā. Es esmu tik ļoti pateicīga tam. Man viss bija pirmo reizi, kā es teicu, gan pieaugušo koris, gan pirmais brukners, pirmais rekviējums, pirmās ballītes, korī dziedāja gan nobrieduši cilvēki, gan jauni cilvēki. Pirmā mīlestība. Pirmo reizi es saskāros ar tādu tik dedzīgu, tik dzīvespriecīgu, tik aizraujošu muzicētu diriģentu. Ja nebūtu šīs pieredzes, šie iespējas korī, es nevarētu uzdrošināties pat sapņot par savu dzīves tik laimīgu turpinājumu. Es nokļuvu profesionālā kolektīvā, es nodziedāju skaistu darbu mūžu no sabiedriskajā korī Latvijā. Un es esmu ļoti pateicīga, ka es to visu varēju mācīties un apmācīties no jums, diriģenti, uzņēmumi. Un vēl kāds zīmīgs notikums. Pirms 45 gadiem Olainas ķeltkais koris dziesma piedalījās savu mākslinieckā vadītāja Jevgeņija Augustinoviča pēdējā eksāmena koncertā, jo temperamentīgā un harizmātiskā diriģenta vadībā koris kaldinājis daudzas radošas uzvaras. Tātad Olainas ķeltkais koris dziesma. Un stāstu turpina tieši šis koris, jo tas arī ir Gusta koris. Bet šobrīd kora diriģents Normons Ķirsis, kormeistare Agnese Kalnēte. Tā kā attiecībā uz repertuāru pieteikšanu un visām pārējām aktivitātēm atbildīgs ir tikai diriģents. Lūdzu, diriģentu.
daudz stāstījusi Ginta par jūsu gaitām. Un protams, ir daudz šeit nokti, ko es varu piedzīvināt. Lepnis, vienamās kopās ir nonācis šis koks. Un ir personi. Es kā mazu bērniņš, jūs jau pazinu, ka man vecāku koru bija Izraela priekšsīdās. Tāds, kā klasikie gadi pēc. Un tāds ir mācības. Un vēl kā dzīve, tas laik kaut kā sanāk. Kāpēc pirms nedēļas dziesmas, zinot, ka tektamā skan jau kāds stūrīts atpūtīsies, mēs gribam dāvināt savu ķisi.
jau, teiksim, pusta laikā, Bībeles ietvaros noteikti sevi atpazīt. Un tātad turpinām stāstu, kurš gandrīz nekad nebeidzas. To stāstīt par pēctecību. Gandrīz 20 gadi pavadīti Latvijas Mūzikas akadēmijā, jeb tobrīd konservatorijā, kā dārzniekam audzinot jaunos diriģentus. Kā mēs lasām arī atsauksmēs un suminājumos, tad Gusta audzēkļi ir veselas paudzes garumā. Studenti ir ļoti radoši un, kā saka, tu, ko tu uzliki, to viņi darīja. Lielu iemiesojums, jā. Es domāju, ka visu studiju gadu ir pagājuši tikai tā, ka man kādreiz Gustīši bija dusmīgs. Ne, viņš kādreiz bija dusmīgs, jā. Es nebiju samācījies tur kaut ko. Bet tādā ziņā Gustīši ir iedomājieties, es varētu salīdzināt tādu repetēciju, jā, ka, piemēram, jūras mamā ir bāka, jā, kas dod gaismu, bet tā nav izglābsies, jā. Tas ir vienkārši tā bāka norāda tādu virzienu, kur izglābsies. Un Gustīši bija tāds, ka viņš zināja, kā izglābties. Gan pats, gan arī, teiksim, studenti mammu, jā, teiksim, zināt, norādīt virzienu, jā, tas vajag svarīgi. Diriģentiem ir cevišķi. Tātad pamatpostulāts – bāka. Uz skatuves redziet Ādažu novada kultūras centra jaukto kori Jumi. Kora mākslinieciskais vadītājs un Mans Kalniņš, kormeistari Armāns Leja un Milzarājs. Lūdzu. Vakar Gusti. Man vienmēr prieks ir, kā saka, tevi redzēt, sazvanīties un, kā saka, priecīga, ka mēs esam, kā saka, bijuši kopā ilgus gadus. Un īstenībā mēs arī šodien atbraucām ar Jumi apsveikt tevi, tādā skaistā jubilejā. Un mēs gribam tevi dāvināt skaistu dziesmu, kā teiksim, uzreiz, godīgi tam, romantikas, kora romantikas spēja. Ja? Bet pēc tās spējas mēs, protams, gribam novēlēt tev labu veselību. Ja? Nu, tātad labu veselību un kora mūzikas spēja. Tātad Jozefs Reinbergers, Abendlied. Yeah.
no Urmas Sisas. Viņš tur jau no turienes jau, kā saka, bet tādā ziņā es gribēju pateikt, Urmas Sisas mums arī bija stoja, jā, pētījuši, analizējuši, jā, un tas ir tas interesants video, bija aizmirst, to lāku, jā, tas ir Urmas Sisas, kam ir arī kaut kāds, zināms, skatījums uz to dzīvi, jau, caur kaut kādu prizmu, kosmisko prizmu, realitāti un nerealitāti. Ja? Tātad Urmas Sisaks, Kēlis 7, Lāziņā LD. Solo Elīna. Mums būs tāds zāles, tā kā tādam labam garstāvam. Nu, sākam ar to, ka šodien tāds slikts laiks ir, lai to laiku aizbaidītu prom, lai būtu pavasars, lai būtu pavasarīgas noskaņas, tad būs tāda dziesmiņa Gitaru Landaru. Oh,
toreiz operēja. Uz dziesmu saka, kas bija jāatbrauc profesor Duniņš, Grieķijā. Un es man sakot, klausījos, nu, tā šreicis un skatījos, un man jā, tas ir Dievs laikam. Jā, kā bija ļoti interesanti. Es esmu redzējis arī Sergeju Dupu, kā viņš diriģēja, viņš uzstāvēja podestu, un tad tas podests viss staigāja pa to kora priekšu, ļoti. Sākumā es gribēju iesties vokālus. Man bija tāda augsta valsts, es varēju izspēt, tad es izpušu. Es aizēju, ka iepriekšējā vakarā man tāds bija tāds diriģents Mūžvilnis. Viņš teica, klausies, uz ko tu netulīt tevi neviens neņems, nav ko, būs izlaidis gadu. Nāc pie mans, mēs tev kaut izskatīsim, iemācīsim. Es taču neko nezināju. Es te iemācīšu figūru, trīnieku vai ne, un punkti, es domāju, punktī parādīja, tā ir kaut kāda cīnas ābece, neildzīgi. Viņš ierunāja, un tā es man iestājos. Tas ir liels attīstības ceļš. Uz skatuves Rīgas latviešu biedrības jauktais koris, mākslinieckais vadītājs Āris Šķepasts, diriģenti Aija Timsa un Jānis Štatsbaks. Paldies par pieteikumu. Es esmu tiešām sajūsmā par to, ka man ir iespēja pateikties savam pasniedzējam. Viņš nav mans pirmais pasniedzējs, jo mani mētāji ir pa viņiem tā un šā, bet mēs ar Gustu noslēdzam šo visu to vētru. Un paldies tev par to, ka tu biji kopā ar mani, ka tu teici, vienalga, ko tu pateiksi, jā, vai ko viņi tur sarunājuši. Tas viss bija godā darīts. Tā kā es ļoti pateicīgs par to, ka saskatīju Danī, ka man nav tas punkts, kas par ko te runāja, ja? Bet man ir kaut kas cits. Un mēs arī šoreiz uzstāsimies ar kaut ko citu. Mēs uzstāsimies ar savu mūziku. Un tas, lai ir tad veltījums tev, un tad mēs dāvināsim tūlītās pat 3 manas pašas rakstītas dziesmiņas atdarītas, un visas kaut kā sanāca vienā tēmā, visas par Līgoru. Pirmā būs no Lāča Kleiša, Pumpura eposa, tā kā tāds pirmais, pēc tam būs nākamās 2 tautas dziesmas. Ja? Mums palīdzēs Jolanta Brīnska, un es pats mēģināšu nesabojāt kaut kādu bumbu, jo es neesmu mūznieks. Thank you.
Beigās varbūt jūs arī iesaistieties, kad jūs sapratīsiet, kas tur notiek.
šo līgo tēmu ar jau visiem zināmo dziesmu, kas skanēja man šeit 12 gadus atpakaļ dziesmos. Antra dziedās solo.
diriģenta žestā un muzikālajām iecerēm strādājot medicīnā un arī citās nozarēs, bet brīvajā laikā kori, kuri ne tikai darbs, pēc būdas smiekli, dzirstīja humora pērles un valda gaisotni, ko iespējams sajust tikai kora mēģinājumā. Tāpēc tieši raksturdziesmas aizvien ir Staviņu kora repertuārā. Un šī reize nav izņēmums. Lai arī mūsu tauta nevar lepoties ar ugunieku temperamentu, tomēr tās pastāvēšanas celmā Allaža ielas Jastrais un Trakulīgais, ko vienmēr kopis arī gusts. Nu spiediet paši, kādu valnu bija iedomājusies komponiste Dace Robule un vārdu autors Leons Briedis savā kodarbā ar dziesmas nosaukumu Velns. Katrā ziņā mūsu diriģentes solo tur viesīs zināmu skaidrību. Vecajā kalvē, dzīvojot vēl.